Bībele ir ļoti laba grāmata, tāpēc, ka to var tikai lasīt, to var piedzīvot. Un ļoti daudz grāmatu šajā pasaulē, tu viņas lasi, un tā cilvēku fantāzija, domas un lietas, un ir labi un jauki, un tas aizrauj un tā tālāk, bet tā nav patiesība, tā ir fikcija. Tu lasi Bībeli, tu zini, tā ir patiesība, un tu vari to piedzīvot. Tu vari to reāli, praktiski piedzīvot. Un patiesībā pat tie, kas netic tam, ka tā ir patiesība, viņi to piedzīvo un piedzīvos. Ikviena Bībele saka, ikviena acis redzēs viņu, ikviens cilvēks redzēs un skatīs. Vienalga ticējis vai neticējis. Un es vēlos šodien runāt par to, pavisam īsi piedzīvot Dievu. Un, ja mēs lūkojamies Bībelē, Dievs atklāj sevi daudz dažādos vārdos. Ir cilvēki, kas mums stāsta un saka, ka Dievu var saukt tikai tā un tā un tā. Mēs lūkojoties Bībelē, Dievs atklāj sevi dažādos vārdos. Un kāpēc viņš atklāja? Šie vārdi visi raksturo Dievu. Dievs nav vienkārši kaut kāds izziņas objekts, kuru tu tagad pēti un izzini. Visu, ko Dievs atklāja par sevi vārdā, tu vari to piedzīvot. Un Dievs patiesībā atklāja sevi, viņš parāda to, kāds viņš ir, lai tu varētu bez bailēm tuvoties viņam. Lai tu zinātu, ko sagaidīt, lai tu zinātu, kā Dievs attiecas pret tevi, ko tu vari saņemt. Un lai tevi ir ticība, ka tuvojies Dievam, piedzīvot. Atcerieties, kādu laiku atpakaļ mēs runājām par to 4P mums ir draudzē piedzīvot, pielūgt, pasludināt un pieaugt. Piedzīvot Dievu. Mēs lasām Jāņa evaņģēlijā 1. nodaļā, no 4. pantam un 14. pantas lasīšu. Jāņa evaņģēlijas 1, 4 un 14. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur viņu viss ir radies, un bez viņa nav nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Un vārds tapa miesa, un mājoja mūsu vidū, mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā tēva vienpiedzimušā dēla, pilna žēlastības un patiesības. Pilna žēlastības un patiesības. Un 12. pants saka, bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam. Tas lasa Mateja evaņģēlijā 1. nodaļā, tad, kad tiek pasludināts, kad Jēzus piezīmes, teikt, viņa vārdu tev būs saukt Jēzus. Kāpēc? Jo viņš atpestīja savu tautu no viņas grēkiem. Vārds Jēzus, tu piedzīvo šo vārdu savā dzīvē. Tas nav vienkārši kaut kur, kaut kāds Dievs kaut kur. Tikai tu piesauc Jēzus vārdu, šis vārds kļūst dzīves tevī un tu piedzīvo šo vārdu. Viņš atpestīja tevi no taviem grēkiem. Evaņģēlists Stīvs Hils, viņš runā par savu glābšanu. Viņš teica, ka tas lasījuši vai dzirdējuši, viņš teica, ka viņš bija, nosauksim, lomkas pēc narkotikām, ja? Un viņš domāja, ka viņš mirst un atnāca kalpotājs, uzvāņa kalpotājs un teica, viņš ir klausies, ka tu piesauc Jēzus vārdu, Jēzus tevi izglābs. Un viņš teica, viņš vien sauc Jēzus, vien skaļāk un skaļāk, un Dievs piepildīja mani, Dievs izglāba mani, Dievs darīja brīvu mani un mainīja. Kāpēc? Bet šis vārds Jēzus nav vienkārši kaut kur kaut kāds Dievs no kaut kāda koka uztaisīts, viņš ir dzīves. Un kad tu piesauc viņu, tu piedzīvo viņu. Piedzīvo Dievu. Cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu. Cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu. Kad tu lūkojies Bībelē, tad atklāsmes grāmatā ir 1. nodaļa, 8. pants, sāk no tā, kas bija, nāk. Ja? Dievs ir vienmēr tas pats alfa un omega, sākums un gals. Un kad lūkojies Bībelē, kā Dievs atklāja sevi, Davidam Vilkorsonam ir grāmata par Dievu vārdiem, kā Dievs atklāja sevi, un citi ārdoši ir rakstījuši par to. Un es iedrošinu jūs, palūkojoties Bībelē šos Dievu vārdus. Latviešiem mums nevienmēr tur ir Jahve, Jire un tā tālāk, ko tas nozīmē, ja? Bet tas kungs izredz, kāpēc, no kurienes tas nāk, kādā situācijā šis vārds, šī Dieva atklāsme, kā viņa parādās. Ābrahams ir uz kalna, ja? Ir viņa dēls,
Un Dievs ir teicis upurē. Un tad eņģelis viņam atved šo aunu, viņš saka, Dievs izredz, Dievs rūpējas, Dievs palīdz. Kāpēc Dievs atklāja sevi tādā vārdā? Vai tikai tāpēc, ka Ābrahamam toreiz Dievs palīdzēja, viņam nebija jāupurē dēls, Dievs bija paredzējis šo aunu? Kāpēc? Tāpēc, ka tu iepazīsti Dievu, kurš rūpējas. Tu iepazīsti, un tas Jahve ir, tas vairāk nav kaut kas tāds, kas tikai Ābrahamam palīdzēja. Tas ir tas, ko tu vari piedzīvot savā dzīvē. Ir atklāts Dieva vārds Bībelē, tas kungs mans ārsts, tas kungs Rafa, ja? No kurienes, kāpēc? Vai tikai tāpēc, ka viņš dziedināja Izraēlu, vai tikai tāpēc, ka Izraēlā nebija neviena slima? Ne tāpēc, ka tu viņu tādu vari piedzīvot. Viņš tāds ir priekš tevis. Nevis tikai tad un tur priekš tiem cilvēkiem. Nevis priekš kāda cita, bet priekš tevis. Kad jūs lūkoties uz vārdi, kas raksturo Dievu Bībelē, jūs lasat to, jūs saprotat, tas ir priekš manis. Un cik viņu uzņēma, ka tu pieņem un tici, ka tas ir Dieva vārds priekš tevis, tad tas notiek tavā dzīvē. Dievs darbojas tādā veidā tavā dzīvē. Mans vārds modrs. Man neielika tāpēc, ka es būtu diži modrs. Manam brālim ir vārds agris. Viņam man neielika tāpēc, ka bija diži agris. Tāpēc, ka manai mammai kādreiz ar kaimiņos dzīvoja viens puisis vārdā agris. Viens vārds iepatikās, tāpēc viņai ielika šo vārdu. Kad jūs lūkoties ar Dieva vārdiem, tas nav vienkārši tāpat. Tas Dieva vārdi raksturo Dieva būtību. Tie atklāja to, kāds viņš ir. Es kādreiz lasīju tādu grāmatu, Harka virsēšu dēls. Es nezinu, kurš no jums ir lasījis. Grāmatu par indiāņiem. Grāmatu par indiāņiem interesanta grāmata, bet kāpēc es pieminu viņu? Tāpēc, ka indiāņiem ir interesanti, viņam beigās tas viens vārds Harka, un beigās, ka viņi sauc visos vārdos, tur gan vai kādas 4 vai 5 rindiņas grāmatā ar šiem vārdiem sarakstīts. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš izdara kādu lietu, ja? Un viņi nosauc no Harka vilku nāvi, jo viņš tur vilku nogalināja. Un vai viņš visu laiku nogalināja vilkus? Nē, viņš kādu lietu izdarīja, un viņam deva vārdu. Jūs lūkoties Bībelē, ka Dievs ir atklāts, Dievs izdara, un viņam dod šo vārdu. Ja? Tas kungs ir mans karoks. Ja? Tas kungs Cebols. Viņš ir karapulku Dievs. Jūs redzat, kā tas atklājas Bībelē, bet redzat, ka viņš ne visu laiku tur tos vilkus kāva. Viņš vienreiz izdarīja un to notikumu pieminot, viņam deva šo vārdu. Kad jūs lūkojaties Bībelē, Dievs vienmēr tāds ir. Viņš vienmēr tāds ir. Viņš vienmēr ir pilns spēka, autoritātes. Tu vienmēr vari lepoties ar savu Dievu. Tu vienmēr vari pacelt savu Dievu kā karogu. Tu vienmēr vari toties Dievam un pulcēties zem šī karoga. Ja? Tas ir tas kungs. Viņš vieno. Tu vienmēr vari nākt pie Dieva. Viņš vienmēr ir tas kungs, tavs ārsts. Vienmēr. Viņš vienmēr ir dziedinātājs. Viņš vienmēr ir Dievs, kas rūpējas. Vienmēr. Vienmēr. Mēs lūkojamies vecā derībā, šie vārdi atklāja Dieva būtību, Dieva rīcību. Un tā nemainās. Mēs lūkojamies jaunā derībā Kristus. Viņš saka, tu esi mani redzējis, tu esi tēvu redzējis. Ja tu esi mani redzējis, tu esi tēvu redzējis. Un Kristus pat šis vārds, tas atklāja būtību, viņš ir svaidītais. Apstu darbu 10:38, Dievs ar svēto garu svaidīja nāceriet Jēzus Kristu, kas dziedināja visus vēl nomātos. Tas atklāja viņa būtību. Un tā būtība tāda ir arī šodien. Kad tu lasi Jēzus, tu zini, viņš atpestīja no grēkiem, viņš ir glābējs. Tu lasi Kristus, viņa Dievu gars ir uz viņu gars, kas dara brīvu, kas salauž kalpības jūgu. Tas nav vienkārši, tāds vārds viņam. Tas nav vienkārši kaut kur. Man tāds teiciens ir, ka nav tāda vārda, nav vienas filmas patiesībā paņēmu pa grāmatām un filmām šokar. Bija viens augstmanis, jau sena franču filma, pat neatceros, kā viņu sauc, mēs kapteinis viņu sauc. Bija viens augstmanis, kur viņš ceļoja kaut kur apkārt pa pasauli, atgriezās mājās, un viņa īpašums kāds bija piesavinājies, viņš aizgāja to īpašumu tā kā prasīt, un tas otrs augstmanis, viņš saka, kas tu tāds esi? Viņš kapteinis kaut kur brauc, tad šis augstmanis saka, viņš nav tāda uzvārda, kur nevarētu apkaunot, un nav tāda vārda, kur nevarētu padarīt slavenu.
Tā vienmēr mana politika attiecībā uz vārdiem. Cilvēki, kas saka, cilvēkam jāmaina vārds un tā tālāk, jā. Es domāju, tas viss ir muļķības, jo es neredzu pamatojumu Bībelē tam. Dievs maina vārdu, nevis cilvēks pats, un kad Dievs maina vārdu, tam ir nozīme un jēga, jā. Tā kā Ābrams un Ābrahams, jā, tas ir daudz tēvs šim vīram, kam nav neviena bērnu vēl tad, jā, un vai kā Pēterim, jā, klints, tas kā celš savu namu. Tā kā tam ir būtiski nozīme. Ja mēs lūkojamies uz Dievu, Dievs ir teicis par savu vārdu, ka viņš savu vārdu darīs zinām visām tautām. Dievs savu vārdu darīs zinām visām tautām. Un kad Dievs saka savu vārdu zinām visām tautām, tas nozīmē, ka tas nav vienkārši kaut kāds vārds, tā kā uzrakstīts lozums vai reklāma uz sienas. Nē, ka tas ir kaut kas tāds, ko Dievs dara, ko tu vari piedzīvot. Dievs atklāja savu vārdu, tas nav vienkārši Dievs, ne, tas ir Dievs, ko tu piedzīvo. Dievs dara zinām savu vārdu, kā Jēzus nāk un glāb. Dievs vienmēr ir darbībā. Tas ir darbībā, Dievs atklāja sevi tādā veidā. Un Dievs nav kaut kur vienkārši vārds uzrakstīts uz sienas, viņš ir dzīves. Tad, kad tu pieņem šo vārdu savā sirdī, kad tu tuvojies tam, tad, kad tu lasi Dievu vārdu un tu redzi, ka tas ir Dievs, un tu esi nospies, ka tu lasi vārdu, redzi, kas ir Dievs tavs karoks. Kas ir karoks? Karoks ir kaut kas, ar ko mēs lepojamies, kaut kas konkrēts standarts, piederība kaut kam. Kad tu pacel Dievu kā savu karogu, tas paceļ tevi. Kad tu lepojies ar savu Dievu. Kad tas ir kaut kas liek tev lepoties, kas ir normāli un dabīgi, tīpaši jūs lūkoties, teiksim, armiju vai ja kāds oficiāls, ka tur tiek pacelts karogs, ja? Tad vienmēr gods tiek atdots karogam, tas simbolizē valstību, tas simbolizē, tas pārstāv, un kad tu pacel Dievu kā savu karogu. Tas nav vienkārši Jehova Nisi, tas nav vienkārši kungs karogs, nē, kad tu pacel viņu, tas paceļ tevi. Tas liek tev sajust šo piederību Dieva valstībai. Kad tu saproti, ka tu neesi vienkārši kaut kur maz atstāts, nē, tā Dieva valstība. Un pats Dievs ir kā karogs šai valstībai. Viņš ir šīs valstības simbols. Un reāli piedzīvojams un baudāms un satverams. Un viņš grib būt tāds tavā dzīvē. Dievs grib būt tāds, ar ko tu ej, un tu lepojies, ka tev ir Dievs. Un patiesībā viņš tāds arī ir. Amen? Viņš tāds arī, ka tu vari lepoties. Tas nav vienkārši kaut kas teikt. Tas kungs tavs ārsts. Mums visiem ir Dieva ģimenē viens liels ārsts, ģimenes ārsts. Ja es kādreiz teicu, ka Dievs iesāk ģimenes ārstu šo te pasākumu visu, ja? Un viņš pārzina visos sīkumos. Mēs mainījām ģimenes ārstu visam nesen. Un šajā ģimenes ārsts, viņš saka, kādas ir slimības bijušas vai vēl kaut kas tā tālāk, lai zinātu, ja, iepriekšējais ģimenes ārsts zināja visu tas, ko stāstu, visu vēsturi jāņem līdzi, ja. Dievs pārzina mūs visos sīkumos, pat mūsu galvas matu, pat tik mēs bijām mātes miesās, ja, un šis vārds, tas kungs, mans ārsts, viņš zina un redz. Un ar viņa brūcēm es esmu dziedināts, ja. Šie Dieva vārdi, kā Dievs atklāja sevi, tie ir praktiski piedzīvojami, praktiski dzīvojami. Un kad mēs tuvojamies Dievam, tad mēs varam zināt, kāds viņš ir. Zināt un pazīt. Es pazīstu vairākus modrus. Šis vārds man absolūti neko nepasaka par viņu raksturu. Absolūti. Es zinu daudzus Jāņus, viņi visi ir dažādi. Un droši vien, ka mēs varētu šo sarakstu turpināt. Ja? Mēs varam turpināt šo sarakstu. Šis vārds mums absolūti neko neiesaka par šī cilvēka būtību. Bet, kad mēs lasām Dievu, mēs redzam Dievu vārdu, tas mums pasaka par Dieva būtību, par to, kāds viņš ir. Es saprotu, ka tā nav augstākā matemātika šodien, bet tas ir būtiski svarīgi mums saprast to. Jo tad, kad mēs nākam pie Dieva, mēs zinām, kāds viņš ir. Amen? Un tas palīdz mums ticēt tam, ko Dievs dara
un ko viņš ir darījis. Tad, kad mēs lasām Bībelē, 2. Mūzes grāmatā, 3. nodaļā, Dievs runā ar Mūzu, un Mūzes jautā viņam, kungs, ko es teikšu Izraēlam, kas tad ir sūtījis, kas tas tāds ir? Un Dievs saka, es esmu. Es esmu, tas ir sūtījis, tā ir sakne, es esmu. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Dievs vienkārši viņš ir neatkarīgi no mūsu domām un fantāzijām lietām. Viņš ir tāds, kāds viņš ir tāds pilnīgs un visu laiku viņš tāds ir. Visu laiku, tāds kā Dievs atklāja sevi, viņš visu laiku viņš ir kā karots, visu laiku viņš ir karapulka Dievs, visu laiku viņš ir tas kungs tavs ārsts, visu laiku viņš rūpējas un gādā par tevi, visu laiku viņš ir gatavs tevi izglābt, viņš ir gatavs piedot, visu laiku viņš ir Dievs ar tevi, visu laiku. Tas nemainās no tā, kā tu jūties, vai kur tu esi, vai kāda ir tavas dzīves situācija un apstākļi. Dievs tāds ir, un tu viņu tādu vari piedzīvot. Amen? Un mēs lūgsim Dievu. Un man saka, mans jaunākais esot līdzīgs Martam. Marts bija maziņš, viņš sēdēja pirmajā rindā, es atceros kustināt kājas un teica āmen, āmen. Kas vēl āmen pateikt nevar, bet kaut ko līdzīgi viņš saka. Mēs lūgsim Dievu, un tas, ko es gribu aicināt tevi, tu zini Dievu vārdu. Tu zini, kādā vārdā Dievs atklājas sevi. Un tu zini savu vajadzību. Un nāc šodien pie Dieva un saka, Dievs, tu esi Dievs, kas rūpējas, kas izredz, kas gādā. Varbūt ir kāda lieta, un tev liekas, kā lai tu atrasin, saka, Dievs, tu esi karapulka Dievs. Tu esi varens spēkā. Patiesībā Bībele saka, mums ir Dievs, kas nav zaudējis nevienu kauju. Varbūt tev ir vajadzīgs Dievs, kas ir tas kungs tavs ārsts. Dievs atklāja sevi. Nevis, lai tu zinātu, ka viņš tādreiz kāds bija tāds Izraēla, bet lai tu zinātu, ka viņš ir tāds šodien tev. Un lai šodien tu varētu tuvoties un šodien saņemt no viņa. Varbūt ir lietas, ka tev jānāk pie Dieva, jānāk pie Jēzus un jāsaka, Jēzu, tu atpestīji tautu no viņas grēkiem. Lai jāsaka, Jēzu piedod, Jēzu mazgā man, dara man tīru un šķīstu. Varbūt ir dzīvē tev liekas situācija, ka viss spiež pie zemes un liekas, viss ir grūti un slikti, pasties uz Dievu kā uz savu karogu. Pacel Dievu kā karogu. Pacel viņu un palūkojies uz viņu. Ir ļoti daudz stāstu vēsturē, ļoti daudz patiesu stāstu un notikumu. Kad kara laukā, kad tiek pacelts, kad grūtā situācijā tiek pacelts karogs, tas motivē, tas palīdz savākties, tas patiesībā dod jaunu cīņu spāru un drosmi, ka tu lūkojies uz Dievu kā uz savu karogu. Viņš ir, viņš tur ir, viņš ir pilns spēka, autoritātes un varas. Viņam ir visa vara debesīs un uz zemes. Palūkojies uz viņu, pacelt savus acis uz viņu. Viņš ir glābējs, viņš ir kungs un ķēniņš. Un mans spēks nāk no viņa. Amen? Piecieties kājās, lūksim Dievu. Pateicos par jaunu sirdi, jaunu dzīvi, par mūžīgā dzīvības cerības. Tev pateicos, kungs, ka tu atklāji sevi, Dievs, ka mēs varam piedzīvot tevi tādu, kā tu atklāji mūsu savu vārdu lapusēs mums, Dievs. Es tev pateicos, kungs, ka šis vārds ir dzīves. Es tev pateicos, kungs, ka mēs varam piedzīvot šo vārdu. Tēvs, un tu redzi katru cilvēku. Tu redzi katru cilvēku šajā vakarā, mums, Dievs. Tu zini viņa sirdi, tu zini viņa vajadzību, kungs. Es lūdzu mums, Dievs, Tavs vārds ir dzīves, un Tavs vārds ir pietiekoši katrai mūsu vajadzībai, katrai mūsu dzīves situācijai. Un es Tev lūdzu, mans Dievs, es lūdzu svētais gars, Tu atgādini mums to, ko Kristus ir teicis, atgādini mums to, ko vārds saka, mans Dievs. Un es lūdzu, Jēzu, lai mēs ieraugam Tevi, kungs, ka Tu esi Dievs, kam rūp, ka Tu esi Dievs, kas izvedz, ka Tu esi Dievs, tas kungs mūsu ārsts, ka Tu esi viss, kas nepieciešams mūsu dzīvē un svētāpšanai, Dievs, ka Tev ir visi mūsu avoti, mans kungs. Es lūdzu, Dievs, Tu redzi tos, kur sirds ir nospiestas, kungs. Es lūdzu, lai viņi paceļ Tevi kā karogu, Dievs, lai viņi paceļ Tevi kā karogu pāri visām varbūt rūpēm un visām zudīšanām, Dievs,
lai viņi paceļ tevi kā karogu, lai viņi redz uzvaru, lai viņi iegūst jaunu spēku, jaunu ticības drosmi, mans kungs, lai viņi nepagurst, bet lai viņi iet un neklūp, kungs, lai viņi var stiprināt citus, kas paguruši, mans Dievs, lai viņi iegūst pilnīgu mieru un pilnīgu brīvību tevī, mans kungs. Es svētīju Tev svēto vārdu, mans kungs. Es Tev pateicos, Jēzu. Es Tev pateicos, dzīvais Dievs, ka Tavs vārds ir dzīvs un piedzīvojams vārds. Es Tev pateicos, kungs, ka nekas no tā, ko Tu esi teicis, tas nezudīs, bet tāds, kāds Tu esi, kāds Tu atklāsi sevi sākumā, Tu tāds esi beigās, pilns autoritātes, vara un spēka, mans Dievs. Es Tev pateicos par to, mans kungs. Es Tev pateicos, dzīvais Dievs, ka Tu neesam nevienu, kas nāk pie Tevis, un kas patiesi meklē Tevi, kas Tu esi Tev Dievs, kas atrod, kungs, kas saņem atbildi no Tevis, Dievs. Es pielūdzu Tevi, un es Tev pateicos, mans kungs. Es Tev pateicos, mans Dievs. Es slavēju Tev vārdu, mans kungs. Auvarnais Dievs, Tu redzi arī katru cilvēku viņu vajadzībās, kas ir šeit, Jēzus. Es lūdzu, svētais, Dievs, pieskaries tiem, kas ir slimi. Dievs nes savu brīvību un dziedinājumu, kungs. Dievs, lai plūst Tev dziedinājumu šajā vietā, mans Dievs. Jēzus vārdā, lai aiziet slimības, sāpes. Dievs, lai nāk brīvību un dziedinājums, kungs. Dievs, nes brīvību un mieru no nospiestības, kungs. Pacel un pagodini savu vārdu cilvēku dzīvēs, mans Dievs. Kungs, kalpo viņu vajadzībās, Tēvs. Tu dzirdēji, kungs, jau visu, ko mēs iepriekš lūdzām un nesām Tev priekšā šīs kopējās vajadzības, kungs. Es Tev pateicos, Jēzu, ka Tev ir atbilde, Dievs, un šī atbilde nekavēsies, kungs. Es slavēju Tev vārdu, mans Dievs. Es lūdzu, Jēzu, Dievs, kad dosimies savās ikdienas gaitās, kungs, dosimies, kungs, ik viens, Dievs, savās mājās vai savās darbos, Tēvs. Es lūdzu, Jēzu, lai mēs esam gaisma un sāls šajā pilsētā, mans kungs. Es lūdzu, Kristu, lai cilvēki redz Tevi, lai cilvēki piedzīvo Tevi caur mums, mans kungs. Lai cilvēki ieraug Tavu žēlstību, Tavu spēku, kungs. Lai cilvēki ieraug to, mans Dievs, ka Tu esi tas kungs viņu ārsts, ka Tu esi Dievs, kam rūp, ka Tu esi Dievs, kas ir nemainīgs un liels un varens savā spēkā, kam nekas nav neiespējams, kungs. Es lūdzu, Dievs, ka viņi ieraug Tevi mūsos un mūsu dzīvēs, mans Dievs. Un es svētīju Tavs ļaudis Tavā svētajā vārdā, kungs. Sargu viņus patiesībā, Dievs, lai Tev gods, slavu, pateicību un pielūgsme Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen.